Pieslēdzamies Valmieras olimpiskajam centram uz florbola spēli, un šodien Latvijas-Igaunijas apvienotās florbola līgas viena no pēdējām regulārās sezonas spēlēm, un tajā laukuma saimnieki, kuri pašlaik arī tiek izsaukt laukumā, florbola klubs Valmiera BCF uzņem principiālos pretiniekus no Cēsīm, Cēsu Lekringu. Balodis. Latvijas izlases florbolists met, bet Roberts Zande ir bumbas ceļā, metienu bloķē. Broks, laba pozīcija, Mārtiņš izdara metienu, Markus Plūdums darbojas vārtos nevainojami. Tikmēr Latvijas-Igaunijas līgā 6,5 minūtes aizritējušas pirmajā periodā. Vairāk ar bumbu laukuma saimnieku, lieliska piespēle Pāvels Semjonovs izpildījumā un ar vienu pieskārienu bumbu vārtos raida Ričards Eglītis, panākdams 1-0, bet nu var redzēt, ka Edgars, kurš ir izteicies, ka viņš šajā turnīrā nespēlēs, bet nu ir tik ļoti noilgojies pēc florbola, ka pirmajā periodā ir ļoti aktīvs. Atkal Puriņš piespēle vārtu priekšā, Bruno Beķers met bumbu vārtos 1-1, ja Edgaram pašam neizdevās vairākas reizes izcelties ar precīzi metienu, tad partneri izdodās apgādāt ar piespēli. Laba pozīcija Ērembotam, bet Pauls aizmet garām vārtiem. Laba iespēja jau bija Lekringam. Kločs vai izvedīs Laugu? Jā, Lauga vienatnē un ar priekšā pašlaik nav neviens mainieku florbolists. Tagad Broks, laba pozīcija, metiens atvēra Plūdums. Eglītis spēlē caur Balodu, Baložu metiens diezgan grūti. Ar šo metienu galā tiek Plūdums. Abi jau tūdaļ būs komandas biedri Latvijas izlases sastāvā, bet Robs negūst vārtus. Jaukts virknējums arī līdz ar to laukumā. Un uzreiz bumba vārtos. Pat viena sekunda nepaiet uz spēles tablo. Kļūdās Gušča uz līdzenas vietas, Māziņš to neizmanto. 15 sekundes soda laiks Puriņām. Metiens atsit Plūdums, Jurševskis dabū bumbu nedaudz tālāk no vārtu priekšas. Semjonova ātra saspēle ar Kārkliņu. Ārvis met vienreiz, met otrais un pēc tam uztriecis virsū Artūram Jurševskim, pārkāpjot noteikumus. Pavērās Artūram koridors pa vidu, bet viņš to neizmanto. Gandrīz savos vārtos dabū bumbu Pāvels Semjonovs. Beķers pārķer bumbu, saglabā to. Robs met bloķē. Robs vēl vienreiz tiek pie bumbas un burtiski ieliek vārtu devītniekā un panāk 2-2. 36 sekundes pirms perioda beigām. Un tāpēc domājams, ka Valmiera būs ļoti aktīvi trešajā periodā, bet Šumans iziet labā pozīcijā. Metiens gan nav precīzs. Semjonovs apspēlē Puriņu, iespēlē dziļākā stūrī. Ātra saspēle, bet Eglīša piespēle nav precīza. Māklers lieliski pozīcija. Puriņš met, un tad, kad ir beidzot Puriņš apspēlējis. Agri rogaida, bumba aizripo Agrim garām, bet trāpa pa vārtu stabu. Aizvērtē Semjonovs, meklē, kur dot piespēli. Labi, viņš atrod Broku. Liepiņš dziļāk aizvērtē Semjonovs. Uz vārtu priekšu Eglītim, kur bumba joprojām cīņā. Broks met, bumba joprojām ir cīņā. Tā tagad pie Semjonova. Pāvels met, atkal kāda nūja ir priekšā. Traubergs ilgstoši ar bumbu savā laukuma pusē, meklē, kam piespēlēt. Štāls. Ķerpe. Labi, Ķerpe atrod Traubergu, kas par metienu rogains atsit bumbu uzlikot gaisā, un pēc tam pats Agris to arī nofiksē. Labs moments. Ērembots neapstrādājot bumbu, izdara metienu rogains atvēra un uzreiz ar tālu piespēli izvirza Laugu. Šķiet, ka tur skāra bumbiņu Plūdums un pēc tam garām vārtiem aizmet Kārkliņš. Maksimāli gan Ārvi traucēja Emīls Dzalvs, kas par momentu Valmierai, lai trešo reizi spēlē izvirzītos vadībā. Semjonovs uz vārtu priekšu, nē, bumba ir vārtos. Es domāju, ka tā bija piespēle Mārtiņam Brokam, bet beigās paskrien malā gan Mārtiņš, gan arī Cēsu komandas aizsargs, un Pāvels pat taisno dabū bumbu vārtos. Salmiņš uz vārtu priekšu, kur bumba nenofiksē Plūdums, cīnās Lauga, iegūst to. Un paliks bumba mainiekiem.
fiksēt atspēli Vārtsargam. Sākās arī neliela pagrūstīšanās, tā jau vairs nav neliela pagrūstīšanās. Plūdums ar laugu, nevar kaut ko sadalīt. Arī Agris Rogainis lēnām tuvojās epicentram, aiziet līdz centram. Agrim nevajadzētu iesaistīties līdz pamatlaika beigām vairs. Nemaz tik daudz nav ko spēlēt. Semjonovs mēģina tikt pie vēl kāda punkta, un tajām ir tukšos vārtos, un to arī dara Lauris Alvis stiprais. Met bumbu tukšā vārtu stūrī, nepaspēja tur pārvietoties Markus Plūdums. Zvīnis, Rops. Zvīnis uz vārtu priekšu, un tomēr ir vārti. Arturs Jurševskis no tuvas distances gūst vārtus, pārspēja viņš Agri Rogaini, un mums galotne būs spraiga. Valmieras fani ceļās kājās, sākusies pēdējā minūtē. Vēlreiz uz Jurševski, neizdodas Artūram, neizdodas arī Gvido Laugam iemest tukšos vārtos. Valmierieši daļai paspēja nomainīties. Viens spēlētājs laikam tikai ropa metiens, labi darbojās Rogainis. Zvīnis saglabā bumbu savai komandai, paliek 18 sekundes, tiek mainīta mala Puriņš, pilnīgi brīvs metiens, Rogainis acīt, un Ērembots atmilis ar to pusi. Mēta pāri gan vārtiem, gan arī gala apmalē. Un tas ir arī viss. Valmiera uzvar ar rezultātu 4-3.